Labrīt visiem! Labrīt! Esam beidzot copē un beidzot ledus copē. Beidzot ir tā ziema kārtīgi atnākusi. Arī pie mums bija te janvāra sākumā, tur ir neliela mīnusiņa. Tie, kas paspēja kaut kur uziet uz ledus, tie paspēja. Mēs nepaspējām. Jā, tagad ir jau bišķi vairāk pa nedēļu tādi kārtīgi mīnusi. Un šodien pa ceļam braucot bija mīnus 19. Iespējams augstākā ziemas diena šogad. Un tagad mazliet jau siltāks paliek, tagad 17, kamēr mēs atbraucām, bet tāpat diezgan spēcīgi. Pats dīvainākais ir tas, ka mēs esam te vienīgie. Jā, nevienu citu vispār neredz. Ne pēdas, ne sliedes no ragavām. Un esam Burtniekā. Atklāsim šī gada ledus copi Burtniekā. Tad, tagad te saulīte sāk spīdēt. Tas riktīgi labais ziemas pasākums. Te jau ir šagojuši, ko redzēt, jo vakar droši vien aizvakar biju dienas 4 iepriekš kaut kur. Laikam, 4 dienas iepriekš bija atbrauc apskatīties, kas te to ledu notiek. Un tas gan nebija šajā vietā, mēs esam Bauņos. Tas bija Matīšos, kur es aizbraucu paskatīties. Izurbām tur kontrola āliņģus pastaigājām un tiku pie jauniem asmeņiem urbi. Kaut kā es pat nezinu, kur es ieurbu. Tā mums arī ekspedīcija beidzās. Tālāk dziļāk ezerā es neiegāju, jo nobeidzu kaut asmeņus, nezinu, kaut kādos akmentiņos ieurbu vai gliemežvākos, un urbis aizgāja pa tukšo tur, tā kā es nezinu, slidināt. Neko. Aizbraucām mājās, tagad ir jauni asmeņi virsū, un dosimies skatīties, kas tur ir ar to ledu. Jābūt jau labs, jo tajā dienā bija, centimetri 6, vairāk, 6-7 centimetri pie krasta. Tā jau pagājuši 4 dienas augstas, pēdējās 3 naktis vispār tādas, riktīgi. Tagad iesim iekšā, urpsimies un ķersim lielo zivi. It kā jau ledam ir jābūt riktīgi labam visam, bet tāpat tās drošības pēc šitos te uzliksim. Kas salst pirksti. Mīnus 17 bišķīt kniebi. Baigi biezais jau nav. Man paies bišķīt iekšā no šitā jaunajiem asmeņiem tūlīt ieurpsimies. Tā jau vajadzētu pa dienu palikt siltākam ap pusdienas laiku. Paskat kādi. Nē, krāsa pat nav novērsta. Tūlīt paprovēsim. Kraujās iekšā. Tā kā sviestā iegāja. Izskatās jau diezgan tas. Tur ir savi. Točni 10 saņķiki tur ir. Raujās klāt tas slapjumiņš uzreiz. 10 centimetri ir. Tad ir viss ok. Vislabākais ir tas, ka viņš ir tas Kailsala ledus tīrais. Tīrais, spīdīgais. Bez nekādiem tur sasalušiem sniegiem un vēl neskā.
Tas ir riktīgi izturīgs. Kaut kāda pērnā barība saldētavu atrada. Neko netaisīja jaunu. Vakar izņem no saldētavas visus smaržotos. Pēc tādiem vaniļas cepumiņiem smaržo. Tad viss forši. Mitra jau neko nevajadzēja darīt, tik izņem no saldētavas un aidā var dot vaļā. Iebarošas arī pāris āliņas. Un tad jau sāksim ķert kā dzīvo, ieliksim ūdas. Jau saurbu priekš ūdām, āliņus. Tur arī pamērīt dziļums, kur ir tās zāles vairāk, kur nav, kuros var likt. Viens ir vispār traks āliņas. Metru 60, metru 70 dziļums, bet vairāk kā metru tur tāds biezoknis apakšā, ka tur visticamāk neliks iekšā ūdu. Nu, jau ciet. Āliņas jau sasals, jau tādu kārtiņu uzsalusi. Tagad kaut kāds neforšs vējš parādījās, tāds augsts, liekas vēl augstāks nekā tā, kā mēs nācām virsā. Nu, vai tā te sarkanīgs tāds banāniņš ar spīdumiņiem un kristāliņiem. Sāksim ar šo. Un labais motilis. Viņu tad rīktīgi ķakariņi. Trīs lielus motiļus. Un tik te ātri tas āliņas raujās ciet. Nu, aiziet. Gandrīz gads nav būts uz ledus. Pēdējā reiz bijām pagājušo gadu marta sākumā, nu tagad jau ir februārs iet uz beigām. Gandrīz gads. Nevienu zīvi pagaidām neredz. Jāiet laikam vēl izborēt pāris āliņi. Tak, šito mēs nodrošināsim, lai neaizrauj. Startā pāris raudiņas dabūt, lai var tās ūdas ielikt. Tad jau tā kā mierīgāk var. Tad var korķiet vaļā kafijas termos un kamēr pirmās ūdas nebūs ielikt, tikmēr kāda kafija. Varbūt nepatīk šitā, varbūt jāliek gadiem mīļā viskau bumba. Būtu liels motils, paskatās. Ārpār. Kā iebērst, tad tāds daudz ne. Pāris tārpiņiem. Trīs un zālīte.
bija 2. Tā kā mazāk tā zāle. Tā varbūt, ka nav nekāda vispār apakšā, kur mēs varētu slikt. Aiziesim uz lielāku dziļumu. Tas 3 metri. Paskat, kas te pa kārtiņu jau. Augi beidzot bija viens kārtīgs kampiens, ka tur viens motilīs vairs palicis. Te jau kādi, tuvojās pie 20 āliņģiem izurbts. Nevienā nekur nav vispār nekādas aktivitātes. Reiku tagad pirmais kampieniņš bija. Iedosim uzreiz. Motili. Jā, pāris stundas pagājušas, un mēs vēl neesam nevienu zivi redzējuši. Kaut kāda zālīte ir lejā. Uztaisīsim vēl te tā, lai no augšas birst. Lai tāds barības staps izveidojās. Varbūt tas zivis kaut kur aizgājušas uz kaut kādām bedrēm. Dēļ tā lielā pēkšņā augstuma. Varbūt, ka uz dziļākām vietām aizgājušas. Neturās tur vairs tajā seklumā. Es nevaru sagaidīt to pirmo zivi. Laiks kafijai. Jā. Būs labs. Nolainīju tagad mormišku un atnākšu pie tiem pēdējiem sabarotiem āliņģiem. Tagad tāda maza melna. Tāda tā kā ne disko bumbiņa, tā kā parasta bumbiņa ar sarkanu galiņu. Tāda miniatūra. Ārā, man liekas, ka tas augstums nemaz neatkāpjās. Solīju, ka pa dienu būs tikai cik tā kaut kāda 7-8 grādi. Bet, liekas, ka stipri vairāk. Tāds, kārtīgi jūtās, ka kniebi. Tā, te ir 008, tad maziņa marmiškiņa. Tūlīt redzēsim. Jau paskat, tikko izgrābu jau tāds maziņš slānīts pāri. Sinti aizsūtīja uz dziļāko vietu, tur, kur ir 3 metri. Tur arī iebaroju. Sākumā nebaroju, domāju, paskatīsies, kas tur notiek, bet tur nekas nenotiek. Tāpēc ielaidu gan no apakšas, gan no augšas iebēru barību bišķi un paskatīsies, varbūt, ka tā zivs tiešām ir aizgājusi bišķi dziļāk. Un tajos saklākajos ūdeņos viņi tagad neturās. Kas to lai zina, kas tai zivī prātā ir. Kas tur ir pa stiepienu? Zāle? Laikam zāle.
Tārps jau sasala. Oba. Aiziet. Jau pirmais makšķernieks iznāca uz ledus. Varbūt tāpēc te neviena šodien nav. Kaut ko mēs ar Sintī nezinām. Nav ne makšķernieku, ne zivju. Mēs tikai divatāti esam. Nu, tagad trietā, vēl viens tur uznāca. Varbūt kāds nav kaut ko pateicis mums. Nu, te platība nourpta ir riktīgi. Kā tas var būt, ka nevienā āliņģī nav nekā. Baro vai nebaro tur 1,5 metrs vai 3 metri un... Kur tā zivs ir palikusi? Nu, 0,08. Piņķerējās pie katra mazās čakārnīša. Kā jāiet tālāk. Jāiet. Višķi uz dziļumu jāaiziet. Un te pie tā krasta tuvāk nekā nav vispār. Papildus spēki atbrauc. Lai dzīvā zivtiņu Tūlīt Gins parādīs. Jā, vai sencas rulē vai nerulē. Manējais pagājušā gada tas, Man ir kas viņš tur salmo un laikam bija tas nerulē. Tagad es tur traperu kaut kādu pārpalikumu iebēru dažos redzēs. Man jau ir krūtā sencas. Tur jau no pretējā krasta atnāks tūlīt visas. Viņas tūklēks pašas ārā. Krievijā es iziet, ja? Pašas uz ūdām laiks virsū. Uz ūdām un uzreiz mammas sauks. Jā. Uztaisīs mākonīti. Mums atnāk. Tā kaut ko augstāks ir. Cik teica, -8, ja? Tas bija uz ceļu. No rīta atbraucām, tad bija -17. Reku viņam Uz skolas biedrs, viņš brauc ārā no burtniekiem. -22 bija. Pa ceļam bija -19, kad braucām. Jā? Te pie ezera Tāpēc, ka -17. strauji nokritās temperatūra. Un šeit tās zivs vienkārši uzreiz apstulba un kaut kādā bedrē ielīda. Un Tam pastaigās, tad dīpa ir apskatīt. tūlīt jau beigsies ziema. Kad Šitā nedēļa un viss. Viss. Un tad ir plusi. Lietus plusi. Ja tagad paspēs uzsalt līdz februāra beigām mēs... Tajos jaunajos āliņģos ielikšu šito te tārpaino barību. Iebēršu. Tāpēc brītiņu palūrēsim, kas tur ir. Tā, ar barotavu nelikšu. Vienkārši no augšas sabēšu un iemaisīšu. Tur dažos tālāk, kas tur ir tādi saklāki, tur es to plocku iemaisīju un tur vēl bišķi. Un tur vēl šitāds te atrada mājās. Tak, kas tā te ir? Ir kaut kas? Viņa nosmažo tā barība. Kaut kad. Valns viņa zina. Sliktāk jau tāpat nebūs. Nāk lēnām pusdienas laiks un es te vajag beidzot to ūdi iekrāmēt. Tā diena jau ir ļoti īsa tagad vēl. Nekā jau vairs nav palicis.
Tāda te. Šitā gan tāda. Pēc smaržas liekas forši. Tikko bija tādi divi nelieli pastiepieni. Tā taču nebija zāle. Redzējāt? Ir! Mana šī gada pirmā! Juhu! Pirmā raudiņa. Šito noliksim fiksim malā. Varbūt tur, lai Sintī atnes spaini un varbūt, ka ir vēl kāda uzreiz vairākas tur bariņā. Kāds sapinās. Sapriecājās par raudiņu tādu mazu. Un tagad te viss pinās un tinās un kas... Nu, negrimst. Nē, normāli. Šitā ir normāli. Varbūt, ka viņas te vairāks var izvilkt uzreiz, kad pārīti un skries ūda likt. Nu, nopietni, vienīgā rauda. Hop. Tā, tikai vēl vienreiz iemērksim dīperu. Apskatīsies, kas te ir. Tad daži bija drausmīgi zāļaini, tā, ka tur metrs vairāk zāles. Tik zāļainā gan neliks iekšā. Kas pa augstu vēju. Ideāli. Kaut kāda maza zālītā apakšā ir. Atdoties. Gan viņš pazaudē. Bumbuli. Jā. Atnes mums šī gada pirmā līdaku. Tā, kamēr es tas liku to ūdu, man noēda. Tā tad tur ir vēl apakšā. Nevar tā būt, ka viena tāda maza raudiņa klīst apkārt pa ezeru. Tā laiks sāk tāds tā kā maitāties. Kaut kāds apmācās un tagad sāks nieks putināt. Jā, viens tas to 0,8 ir. Ir te. Jā. Tas nav priekš manis ar tik plānām aukliņām ņemties. Bet, nu, ja zivī to vajag, tad jāņemās. Ir! Zaķītu ar tūlīt ūdu varēs likt. Jā, viņš šitā nebūs. Šitā ir pa niknu ūdai.
Bija tāds maziņš ņēmieniņš. Viens baigi grūti te. Kaut kāds vējš ir un tā augliņa tur pūš vispār prom. Ir. Bet šitā arī liela. Viens šitā ir. Stipri pa lielu arī. Tā jau liekas, ka ir plānāks. Te jau vairs nav 10 centimetri. 1,80 m, 1,90 m. Un neliela zālīta apakšā. Kura tur no lielākajām ir mazākā. Viņa baigais mežonis. Baigais mežonis. Kaut gan kaut kas ir ņēmis viņai aiz dibana. Nu. Opa. Šitā jau man ūda šaus ārā. Jā, tā ir riktīgi. Kas sit? Viņa man izsitīs to ūdu ārā. Tikko norāva veiksmīgo marmišku, kur 3 zivtiņas izmānīja. Tur, kur Sintī tur sēdēja visu laiku, tur aizgāja es paprovēt, un kā lika iekšā tā viss, čau, aizgāja. Tāda marmiška man vairāk nav. Un tāpēc paņemsim sasildīsies, jo baigi augsts paliek. Paņems bišķu siltumiņam brendī. Atzīmēsim to mūsu pirmo zemledus copi 2025 ar 3 raudām. Lūdzu, lai tev kļūst silti. Ko lai saka visi copmaņi? Neasakas jums. Vai ne? Oi, es jau sasmažoju. Cik viņš augsts. Labs, ne? Ak, Dievs, ko augsts. Jēzu. Nenorāmu makšķēju tikai. Pareizi, es gribēju kafiju ielikt pa virsu. Ak, Dievs. Kā augsts. Tā kā no saldētos, ne? Jā. Tūlīt sasildīsim sirsniņu visu un ķersies mazas raudiņas. Mums nevajag lielas raudiņas, šodien maziņas, lai mēs varam uzlikt uz ūdas. No pagaidām tai vienai ūdai tur ir gigants uzlikts. Brīnums vēl kā viņa nav pati izšāvusi, jo viņa jau tur dribelēja to spolīti. Tālāk. Laiks ir samaitājies vienkārši. Kā vien var samaitāties. Vējš, augsts, putenis un pats galvenais, ka nav zivju. Gins ar Ginteru aizgāja tur pāliņģiem ar dīperu kaut ko meklēt. Ja nevienam ne otram nav. Ginters ar bļitku staigā. Gins ar mormišku. Un nekā nav. Te tas batons bija uzlikts lielais. Un liekas, ka viņi tur raustījās un ir ņemta.
Ir, kur viss dibans. Šitas bija. Šitas viņai bija nobrāsts. Bet tagad ir reku te. Pastas gals nobrāsts. Un reku te. Redzi? Tā, kāds man tur dziļums bija. Ielaidīs iekšā vēl vienreiz un viss, lai stāv. Ejam. Varbūt paņems vēl vienreiz. Lielo batonu. Šitā. Tā te. Tikko beidzās putens baigais. Uznāca. Tāds rīktīgs. Nu tā, ka vispār neko redzēt nevarēja. Izšāva man. Lielā izšāva. Jā, beidzās putens, tad bija uznāca. Nu tā, ka vispār ārprāts. Visas acis aizlepināja. Tagad beidzās, bet tur reku tāds liegais malnums nāk, reku putens aizgāja. Un te visticamāk tā lielā pati izšāvos, jo es pirms tam skatījos, tas karodziņš bija uz pašu stūrīti jau tā kā noslīdējis. Nu, kāda bija, tāda ir. Kāda bija apkošļāta, tāda arī tagad ir. Gints arī uzlika to lielo batonu. Tur arī klusums ir. Neko jau sit. Un tu paskaties, tā kā viss noskaidrojas uzreiz. Tikko tā putināja, ka neko redzēt nevarēja, un tagad viss skaidrs ir. Tā. Sintijai kaut kāds ņēmiens bija. Un tād kaut kas tāds, nezinu. Un kā piecirta tā mormiška arī aizgāja. Bet nu tur taču bija ņēmiens, jo apakšā zāles vispār nav, tur ir tīra apakša. Un es savējo, tur man bija zaceps. Bet Sintijai nē, tur kaut kas ņēma un klikšs. Nav. Bet nu uzsēja tādu pašu, to tumšo banāniņu. Un tagad viņa turpina ar banāniņu. Es jau te eksperimentēju ar mormiškām. Tāds melns, tā kā ne banāniņš ar dzeltenu grabulu un ķēdīti. Jā, tā zivs ir droši vien pa lielu. Visu laiku pati šauja ārā. Tā, nu Gints tur dabūja. Tādas te 3. Pa 3 āliņģiem 3 tādas maziņas dabūja. Uzliksim mazāku, lai nespirinās. Nu, Sintīt arī jānoķer. Tā, kas te. Ir tas ekrāns miglains dēļ tā stikliņa. Jā, es laikam ar urbi trāpīju pa aizsargs stikliņu kamerai un tāds zirneklīts uzmetās. Ņem to motili nost. Uzliks vienu pinku un vienu motilīti. Gints vismaz tur 4 mazas raudiņas dabūja ārā uz tādu. Es viņam iedevu, lai paprovē un vienu motilīti galā. Un baigi jau neņemot. Tur tāpatās ļoti švaka tā ņemšana, bet nu vismaz kaut ko dabūja. Es te apstaigāju tagad atkal kārtējo tūri pa āliņģiem un nekā. Vēl viens zaceps bija, gan arī norāva mormišku. Tarā! Zutis. Nav zutis. Es varbūt neaizvēršu šoreiz. Man šodienas lielākais loms. Neiešu vairāk, tur ir baigā zāle. Tur vispār visur ir zāle. Pat 3 metri kapeikām un tāpat zāle apakšā.
Tur tā jābūt. Tur tā jābūt uz šitādi. Tikko apstaigāju visus tos rīta izurtos āliņģus un vispār nekā, tikai reku čakārnis iznāca. Nu viss, beidzam mūsu brīnišķīgo copi. Sezonu esam atklājuši. Kā kurš? Uz ledus bijām. Nebijām uz ledus? Jā. Bijām. Spīdoša sezonas atklāšana. Jā, man tā arī tur tās 3 raudiņas palika, neko vairāk nedabūja. Tā viena tukšā copa zūda. Un viss. Tiem tur 2 aizmugurē 4 raudiņas. Garām te klīda viens vietējais. Šis saka, ka tur arī diezgan švaki gājis. Kaut kādiem viņš tur garām, citiem gājis ir aprašņājies tur viena līdaku uz veselu baru un nekā tāda ievērības cienīga. Neko, galvenais, ka pabijām beidzot uz to ledu, jo likās vienu brīdi, ka tā šogad nesanāks. Jā, ka mēs izlaidīsim vispār to ledu. Jo reāli ir gads pagājis, kopš mēs bijām uz ledus. Teiksim jums atā, līdz nākošajai reizei. Nevar pavilkt. Te jau tālu. Gan visas gurķi nolikt. Man jau te smuku kādu. Tur spolādamies iet.